uzruna vai lekcija par kādu noteiktu tēmu, un šīs tēmas visu šo 10 nedēļu laikā mainīsies no reizes uz reizi. Nemainīgā lieta būs arī tas, ka mēs vienmēr tiksimies šeit, Māras zālē, kā mēs to saucam, un laiks tās ir otrdienas 2008. Mainīgās, ar citu, man liekas, ka mainīgā lieta, kad es tā mēģināju pierakstīt tos punktus, kas man nav jāizmirst pateikt, ir ne tikai lekcija tēmas, bet arī tā mūsu pieredze, vai tas, kā mēs jūtamies. Katru reizi mēs nākam, un mums ir citas izjūtas, mums ir piedzīvojums, tas, ka mēs esam tajā sadraudzībā, ka mēs iepazīstamies pie galda un tā. Es domāju, ka mums pašam katrs tas vakars arī būs tā kā tas mainīgais elements. Citu, kamēr bija vakariņas, es ceru, ka jūs savā starpā iepazināties un mazliet. Mums nav šodien nekādas vārdu uzlīmības vai tā, bet es ceru, ka jūs to noteikti izdarījāt. Pašā laikā, lai nākamo reizi mums būtu šādas te uzlīmības un mēs varētu viens otru uzrunāt vārdā, es būtu ļoti pateicīga, ja jūs saprotat vakar gaitā un izlemat, ka jūs tiešām ar prieku piedalīsieties Alfas kursā arī turpmāk, aizpildat šīs lapiņas, kas jums ir uz galda. Ja jūs nevēlaties norādīt tur adreses lietas un tā ir jūsu brīva izvēle. Pašā laikā vārds un uzvārds, lai mēs zinām, vai jums šīs lapiņas sagatavot, tāpat arī vecam, ja jūs ierakstīsiet, piemēram, ka mēs liksim kopā tās grupiņas, nav teikt, ka jūs tieši šādi sēdēsiet arī nākamreiz pie galdiem, jo varbūt jums arī būs jauni cilvēki, kas būs pievienojušies, tad mēs mēģināsim līdzsvarot arī, tad, ja gadījumā mums ir kāda jauniešu grupiņa, tad īpaši jaunieši likt kopā. Kā es teicu, jūs norādat to informāciju, ko jūs vēlaties norādīt, un šīs lapiņas lūdzu atstājiet uz galdu pēc tam, kad vakara beigās.